svarīgākais mirklis šī te pasākumā, ja, kad mēs uzsāksim ūdens rezervāru, ja, uzglabāšanas rezervāru, pamata betonēšanas darbus. Nu, kā redzēt, jau būvlaukums ir sagatavots, ja, celtnieki ir čakli pastrādājuši, un arī runājot vispār par projektu kopumā, tātad jūs jau visi ziniet, kad ir mums 2 projekti. Tīklu būvniecība, ja, un ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas ietaišu būvniecība gan Babītē un arī Piņķu ciemā. Ja. Nu, pamatā jau jūs jau informāciju esat dzirdējuši, ja, kaut kur jau mēs jau tuvojamies uz 2 miljonam. Ja. Ir apgūti no visiem darbiem, naudas izteiksmē kopējā 5,5 miljonu apaļos skaitļos. Līdz šim, jāsaka, ir gājis diezgan labi. Par to jāsaka paldies, jāpaslavē ģenerālu uzņēmējs ar saviem apakšniekiem, ja, par to, ka viss, kā tādos lielos projektos ir jautājums, mēs diezgan operatīvi un arī raiti atrisinām, ja ir kaut kādas problēmas, ja, kaut kādas. Un gribētu arī teikt paldies mūsu novada tātad iedzīvotājiem par sapratni, ka tiek šitas te lielais projekts realizēts un kad ir arī viņiem radītas īslaicīgas mērķības. Un kopumā ņemot, iedzīvotāji saprot to, ir atraduši kopīgu valodu ar būvniekiem, un tā kā lielu strīdu nav. Un tātad neslavinot pašvaldību, tomēr teikšu lielu paldies pašvaldībai, kad mums ir dota zaļā gaisma un visu jautājumi, ja kaut kādi jākārto ir, tātad visi pašvaldības kolektīvas darbinieki ir vienmēr ar sapratni palīdzējuši šo te objektu, teiksim, nu, lai viņš raitāk ietu risināt visus šos te jautājumus. Un par to tiešām paldies pašvaldībai, tas nav tāds. Tā tas ir mums. Var teikt, ka viena otra kaimiņa pašvaldības mūs bišķi apskauž, ka mums tā nav aizķeršanās kaut kā. Nu, man īsi, tad mēs stāvam tādā vēsturiskā vietā, satikušās pagājušajā gadsimta 70. gadi ūdens tornis, pagājušajā gadsimta 80. gads, un atkal mēs piezemējamies uz 21. gadsimta 2. desmitgadījām, ja? Tātad kāpa un atkal ja? Tātad to nozīmē tehnoloģijas, ja? Tātad tas ir tiešām patīkami, ka nav šodien jākāp debesīs, kas rada tās apgrūtinājumu, kas ir apkalpošanā, bet viss būs piezemēts, un kā jau es redzējis, ko man celtnieki izvadāja, tas tiešām ir patīkami ieiet tādā vietā, kur baltā kreklā šlips var ieiet ūdens saimniecības večiem, kā saka, jā, un apsīties un pārbaudīt, kas tur notiek. Tā ka, lai tas projekts izdodās, šis ir pirmais, un es ceru, ka Piņķos būs nesliktāk. Mazās lāpstiņas vai ķellītes nebūs, mēs uzreiz pa lielo sāksim, jā. Uzreiz pa lielo. Tātad, Andrej, cik tavi pulkstens? Man nav laimīgie stundas neskaidri. Laimīgas stundas.